Esiet sveicināti podkastā Droši vien nedroši. Šī ir tā vieta, kur mēs drošību apskatām no visām pusēm, apgāžam mītus un sniedzam dažādus noderīgus padomus. Un šīs dienas tēma ir ceļu satiksmes drošība un mūsu visu braukšanas kultūra. Un lieliski šīs jomas eksperti ir studijā. Oskars Irbītis, CSDD satiksmes drošības eksperts, un Miķels Puķītis, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, jeb kā mēs visi to saucam, ātrie eksperts. Kungi, iedomājieties tādu varbūt nedaudz utopisku ainu, kas varētu būt, bet Latvijas ceļi un visi vadītāji ir tādi droši, brauc droši, tāda ceļu satiksme ir droša. Vai jūs varētu noraksturot, kā tas izskatās, kādam vadītājam ir jābūt, kāda ir tā braukšana, kā tas viss notiek, ja kaut kas tāds būtu? Ļoti vienkārši ņemam un eksportējam visas no Skandināvijas, un viņš būs kārtība. Tur ir droša braukšana. Tātad 24. gadā, var teikt, pasaules rekords satiksmes drošības jomā Norvēģiem. 16 bojā gājuši uz miljonu, kas īstenībā nevienam nebija izdevies atkārtot. Labi, pagājuši gadu bišķi sliktāk. 20 pakāpās bišķi. Bet tas ir teicams rādītājs. Tātad šobrīd labākie rādītāji pasaulē ir Zviedriem, Norvēģiem. Un tie, kas ir pabraukājuši arī par ļoti sarežģītajiem Norvēģijas ceļiem, viņi redz, tur neviens neskrien. Tur viss ir kārtībā ar viņiem. Ja kāds skrien, tad droši vien tas ir ne viņu numurs uz automobīļa. Miķel, kāda tava ainiņa iezīmējas? Droša braukšana. Man tā statistika varbūt nav sagatavota tāda, bet redz, ko es varbūt teiktu, kad viņš ir izgulējies, viņš nav lietojis alkoholu, viņš visu laiku skatās apkārt un seko līdzi tam, kas notiek uz ceļa. Ja, un, protams, ka viņš ir piesprādzējies. Tas tad varētu būt tāds drošs braucējs. Ja. Bet labi, atgriežamies no utopijas tepat realitātē. Kas tad ir tie biežākie cēloņi, kāpēc notiek negadījumi? Vai tas ir cilvēku faktors, autotehniskais stāvoklis, laikapstākļi? Kas tur pie vainas? Jāsaka tā, ka es varu vislabāk atbildēt, protams, ar smagajiem negadījumiem. Jo faktiski arī šī pasaules pieeja ir tāda, ka jācīnās ir ar smagajiem negadījumiem, tātad tur, kur ir cietušie, tur, kur ir bojā gājušie. Un, lai cik tas cīniski neskanētu, visi pārējie, tie, kur tikai bleķu locīšana ir, kur cilvēki necieš, būtībā tā ir apdrošinātāja problēma. Bet, ja runājām par smago negadījumu iemesliem, tad tādas 3-4 milzīgas problēmas, faktori, kas ietekmē šos negadījumus. Pirmais ir ātrums. Un ne tikai pārsniegt šis maksimālais ātrums, bet arī nepareiza ātruma izvēle konkrētiem apstākļiem. Apledojumam, sliktam ceļam, tur, piemēram, izdauzītam kaut kādam zemes ceļam un tā tālāk. Nākošais būtiskais ir alkohola reibums. Un vēl viens no tādiem milzīgiem faktoriem ir arī drošības sistēmu nelietošana, nepareizlietošana. Drošības sistēmas drošības? Tas ir drošības jostas, nerūpēšanās par to, lai strādātu, piemēram, drošības spilveni, bērnu sēdeklīšu nelietošana. Jāsaka, par laimi attiecībā uz tiem pašiem motociklistiem, tad mēs uz kopēju Eiropas fonu esam teicamnieki. Un ir ļoti, ļoti maz tādu gadījumu, ka kāds motociklists būtu braucis bez ķivera. Tātad tur apmēram, labi, bez ekipējuma, jā. Labi, bez ķiveres, tas ir baigi grūti iedomāties. Tieši tā. Vai Eiropā kāds braukājās bez ķiveres ar močiem? Piemēram, Grieķija. Labi. Spānija. Tic. Tātad tur, kur ir silti, un mums laika apstākļi, motociklists ietekme ir pozitīvi. Jo tad augstajā laikā un pie mūsu moskītu, odu un citu lielu kukaiņu daudzumus gaisā virs ceļa vai ne, ir bez ķiveres, un tur diezgan tā jocīgam cilvēkam jābūt, lai brauktu. Bet jā, atpakaļ pie tiem pamatiemesliem, nelaimiem, piemēram, kā kombinējas. Tātad, kas tad ir tas, kas tur ātri brauc? Ļoti bieži tas ātri braucējs arī nav piesprādzējies, un ļoti bieži viņš arī ir dzērumā. Tad, kad cilvēks, vai griežam arī otrādi vienkārši, tad, kad cilvēks ir sadzēries, tad
pie kājas drošības josta. Un vienlaikus arī tas pedāls spiežās grīdā tajā brīdī. Un tas ir viens no tādiem būtiskiem faktoru kombinācijām, kur salasās šie 3 faktori vienu vietu, un tiklīdz viņi ir vienu vietu, tā faktiski tā ir recepti. Un klienti gatavi gan mediķiem, gan man uz izpēti. Tad ļoti bieži tas ir saistīts tieši ar šiem nāves gadījumiem, ar ļoti, ļoti smagām sekām. Un, ja skatāmies pagājušo gadu, tad kopumā bija šie 118 bojā gājušie pagājušajā gadā. No tiem 20 bija izmesti no automobīļa. Tādēļ pilnīgi skaidrs, ka viņi nebija piesprādzējušies. Piemēram, netālu no Saldus automobīls nobrauc no ceļa, uzmet vairākas kūleņus no automobīļa, pilnībā vai daļai izmet visus, kas bija tāda 5 personas. 3 no viņiem gāja bojā. Tad mašīnai apskroties vienkārši to, teiksim, būri, kā tautā saka. Viņš ir neskārts, viņš ir vietā. Tāda faktiski, ja šie cilvēki būtu lietojuši drošības jostas, viņi nebūtu izmesti no automobiļa, un viņi paši izkārt. Viņš jau kādas ir šīs te, sakas, labi, viņš tiek izlidināts ārā pa logu, bet es esmu dzirdējis arī, ka bieži vien ir šie te mīti, ka, ja nepiesprādzējies, tad tev varbūt izmet ārā, un tu spēj izdzīvot, jo tev nesamīts ar mašīnu. 26 gadi es darbojos šajā nozarē. Manā praksē nav neviena piemēra, ko es varētu minēt, ka tas tā būtu noticis. Apgāžam mītu. Tas viennozīmīgi ir absolūts blefs, jo tie, kas ir izlidojuši no autiņa, nav bijis tā, ka viņus kāds var gaidīt kaut kādā speciālā vai ne tur mīkstā madricītī, kurā nokrist vai ne. Nav tā. Tā cilvēki met pārsvarā automobīļu kustības virzienā, tas autiņš viņu panāk un vienkārši pāri. Viņi jau var apstiprināt šo te, ka labāk ir sprādzēties, nevis nesprādzēties. Bet, protams, tāpēc, kad mašīnas ražotājs viņš jau paredz, kad tā mašīna kaut kādā brīdī nonāks negadījumā. Un arī visas tās drošības sistēmas jau tiek būvētas ar domu, kad tam cilvēkam būs drošāk iekšā, nekā viņam būs ārā. Ja, un tāpēc, protams, neskatoties to, ka viss tur tiek samīcīts virs viņa. Un... Ja būtu drošāk ārā, visticamākais būvētu katapultas, nevis drošības jostas. Pareizi, jā. Tādas mašīnas mums vēl nav, līdz ar to ir jāsprādzējas. Jā, protams, jo redz arī tās traumas, ko tas lidojums jau iedod tev papildus inerci, tev ir papildus vietas, kur tu vari atsisties. Tev varbūt, pilnīgi iespējams kāds cits uzbrauc virsū, ja, bet tā doma, ka lielākas traumas tu var iegūt tieši izlidojot no tās mašīnas, nekā paliekot viņā iekšā, tātad piesprādzējoties. Kaut arī paskatoties arī reāls video ieraksts no negadījumiem, kā tas ir noticis. Tas nav tā izkrist pa logu mašīnai. Parasti tas lidojuma augstums, cik augstu cilvēku uzmet, tas ir līdz pat 10 metriem. Wow. Tad iedomājieties, tātad 10 metri, 3. stāvs. Tas ir, jā. Kaut kas ar to. Mēģiniet izkrist pa 3. stāvu logu un tad spriežat, cik ilgi un kā jūs dzīves paliksiet. Tur, kā viņš tiek vēl nevis vienkārši vienkārši uz leju, bet vēl tā uz priekšu. Kādas ir tās lietas, kāpēc mēs mēdzam bieži vien arī pārvērtēt sev pie stūres? Mums baies stāsts, mēs it kā droši braucam, un vai tas varētu būt arī viens par iemesliem, ka mēs aizvien jūtamies drošāk līdz brīdim, kad jau ir nedroši? Ar stāžu ir tā, ka stāžu nav rādītājs. Jo mēs varam būt ar tiesībām 30, 50 gadus. Bet šajā laikā nobraukt 100 000. Svētdienā uz baznīcu. Jā, svētdienā uz baznīcu, uz veikalu. Bet iespējams kāds tajos 5 gados nobrauks miljoniem kilometru kā profesionāls autovadītājs. Tad katru dienu braucot, pildot savus pienākumus un arī salīdzinot, tiklīdz mēs salīdzinām vecumu, stāžu, tā obligāti jāņem klāt ir nobraukums. Tātad, cik daudz šis cilvēks īstenībā pavada uz ceļu. Jo negadījumu skaits ir interesants no tā viedokļa, cik viņš ir nobraucis, nevis cik ilgi no malas ir vērojis ceļu. Tāpēc, jā, tas ir viens no būtiskiem analīzes faktoriem, ka tieši šis cilvēka veikto kilometru skaits ir svarīgs, un pēc to salīdzināt ar šo kopējo negadījumu skaitu. Jo savulaik arī strādāju pat tiesā ekspertu. Tiesā
ļoti bieži iznāk dzirdēt frāzi, bet es tak 30 gadus braucu bez negadījumiem. Nu, tieši tā, jā. Nu, bieži ir tā, ka arī strādājot ar tiem, kuri ir savākuši, piemēram, tos pašus sodu punktus, kad tā starp citu cilvēkiem uzpras, labi, tagad ir digitālais laikmets, vai ne, bet pirms kādu laiku, kādā krāsā ir satiks noteikumu grāmatiņu. Tad bieži vien, man pat bija sagatavots tādā laikā, vai ne, kad tas vēl bija aktuāli, Man liekas, ka 10 gadus atpakaļ. Tad man bija sagatavots vairāks, tā skaitā no 90. gadiem. Okay. Tāds bildīts, vai ne? Un tad ļoti bieži tie, kuriem tas 30 plus stāšā, kurjā šitā ir īstā, pēc šitās es mācījos. Kas ir īstenībā 90. gadu vidus. Tāpēc cilvēkam, tādām drošām vadītājām ir laiks jāatjauno gan savas iemaņas, gan savas zināšanas. Ļoti rūpīgi jāsako līdzi ir tieši, kas ir jauns satiksmes noteikumos. Un tas, kurš, viņam ir tas lielais stāsts, ir vēl kaut kur, bet viņš nesako līdz aktuālajiem jautājumiem. Ja viņš pat, teiksim, ar savu automobīlu neiepazīstās, kas tās pa interesantām pogām, un tur kaut kāds ikonas jauns parādījušās, tad viņš automātiski vairs nav drošs vadītājs. Miķel, kā ir, vai teiksim, tāds pārāk ilgs stāsts, tīri ņemot vērā tādu veselības stāvokli senioriem, vai tās arī varētu būt iemesls, un vai mums vajadzētu kaut kā ierobežot, tad mēs zinām, ka no 18 gadiem mēs dabojam tiesības, vai arī vajadzētu būt uzlikt kaut kādu limitu līdz, cik gadiem mēs varam braukt. Redz, veselības stāvoklis tomēr cilvēkiem ir atšķirīgs. Es pats ar to redzu izsaukumos braucot uz brigādes strādājot, kad ir cilvēki virs 80 gadiem, kam ir 3 diagnozes uzrakstītas, piemēram, iepriekšējā izrakstā, un ir cilvēki, kam ir, vismaz jau otrā lapas pusē iet, kur ir 20, 30. Līdz ar to tas atkarīgs no katra. Jā, bet redz, mums medicīniskā pārbaude tomēr tiek veikta reizi 5-10 gados atkarībā, kādas ir kategorijas braukšanai, un tad, attiecīgi, tas varētu būt tas brīdis, kad var noteikt to, vai viņam vajadzētu braukt, nevajadzētu braukt. Tā kā vismaz tam vajadzētu būt tam brīdim. Tā kā, ir jau kas ietekmē, redz, pēdējā laika gadījumā ar to pašu parāda, kad ir vadītāji, kuriem tomēr pie tās autostūras paliek slikti, jā, dažādu iemeslu dēļ. Jā, tur gan profesionāliem, kas strādā maizi pelna ar braukšanu, gan ikdienā cilvēkiem braucot, tomēr tas rādītājs, ka tas vecums tomēr ir virs tiem 70. Tā kā pēc 70 varbūt pašam jāapsēžās, jāpadomā, vai tad es varu turpināt to braukšanu droši sev un primāri sev, tad, protams, droši citiem, jā, jo tomēr, kad tajā negadījumā cietīšu arī es, jā, nevis kāds cits. Tā kā varbūt jāpadomā šajā brīdī par sevi, vai es esmu gatavs tomēr, vai man tā veselība atļauj to, ka es braucu. Un par šo jautājumu es arī gribētu īstenībā piebilst papildus, ir šobrīd profesionāli autovadītāju vidējais vecums Latvijā ir 55,4 gadi. Tas ir daudz maz, vai kāds izklausās uz kopējā fona? Tas ir drausmīgi liels skaitlis. Tad tas ir vidējais vecums. Un ja mēs skatāmies uz autobusu vadītāju, tur ir 60. kas nav normāla situācija. Un skatoties arī tos ceļu satiksmes negadījumus, piemēram, kur iesaistīts ar autobusu, ļoti liela daļa no viņiem ir bijusi 70 plus. Jā, es domāju, kolēģis tur varētu sīkāk paskaidrot, vai ne, kā mainās, kaut vai man varbūt ideāla veselība. Bet ar vecumu vienkārši nāk līdzi dažas lietas, kad kaut vai dažas skaņas frekvences pārstāja dzirdēt. Attiecīgajā jomā. Tā uzmanība. Vistas aklums man parādās. Kaut vai uztvērt maniem, acis, ausis, sāk strādāt bišķi savādāk manī vecumā. Un tas, ka tieši mēs esam nodzīvojušies tik tālu, ka šie profesionālie autovadītāji, kur tieši pārvadā cilvēkus, ir sasnieguši šo cienījamo vecumu, kaut kas jādara lietas labā. Kaut vai ir varbūt uztaisam, kā tautā saka, profeni, kur mēs varam apmācīt profesionālos autovadītājus, jo šobrīd tāds arod izglītības sistēmā šobrīd nav tādas iespējas. Mums nav profeskolas, kuras varam būt šoferi māksla vai profesija. Yeah. Un, ja tuvākā laikā mēs to neieviešam, vai arī tagad citās valstīs, piemēram, ja es aizēju profesionālā dienestā, es no dienesta iznāku ar pilnīgi visām kategorijām, ieskaitot visiem traktoriem un tam līdzīgām lietām. Un pēc tam es jau varu iet tautsaimniecībā strādāt. Ja mēs to nerisinām,
Lai viņiem būs problēmas vairāk. Būs darba vairāk. Bet mums vajadzētu, varbūt tiešām vajag, tā kā aizliek, ir tāds vecums sasniegts un paldies, dodamies pelnīt atpūtā. Skatoties uz pēdējiem ceļu satiksmes negadījumiem, kur visādas diagnozes ir bijušas, tad es domāju, ka mums ir nepietiekama apmaiņas sistēma informācijā, piemēram, starp medicīnas resoru un, piemēram, to pašu CSDD, jo saskaroties, analizējot arī dažādu citu valstu pieredzi, ļoti bieži ir tā, ka, ja man kaut vai ir izrakstīti medikamenti, kuri var ietekmēt auto vadīšanu, tad man automātiski parādās uz to receptes laiku, parādās liegums. Ka es nedrīkst braukt tādā brīdī ar transporta līdzekli. Un mums ir tādas parādījušās pēc negadījuma jau konstatētas tādas diagnozes, kas ir noteikti no savietojums ar autovadīšanu. Pēc šī informācijas apmaiņa mums nopietni libo. Tad operatīva informācijas apmaiņa. Jo nebūtu normāli, kad man tur nezinu, kādām, konstatējas smaga epilepsija vienā brīdī, kas viņam kaut kas ir izraisījis, un viņam jāgaida līdz nākamajai medicīniskai pārbaudei. Jā, tikmēr viņš var braukt teorētiski. Jā. Skaidrs. Šeit ir ko padomāt. Bet tu pieminēji Zviedriju un Skandināviju, kur teica, ka viss lēni, mierīgi brauc, nekur nesteidzas. Vai lēna braukšana arī ir droša braukšana? Mēs to varam traktēt kā drošu braukšanu? Droši ir vienmērīga braukšana. Iekļaušanās plūsmā. Tātad ideāli mēs panākam šo tiešām vienmērīgo plūsmu tuvu maksimālajam ātrumam. Vai maksimālā ātrumā, labi, tur plus mīnus varbūt. Un galvenais ir, tātad, kas izraisa šo negadījumu? Par kaut kādu manevru, kaut kādas darbības. Apdzīšana, strauja bremzēšana, kaut kādas darbības, kas izsauc šo automobīļu nestabilitāti. Ja viss plūsma pārvietojas, kā vilciena vagoni viens aiz otru. Viss ir kārtībā, tur jau īstenībā negadījumi viss nav vietas. Ņemot vērā turklāt jaunos automobīļus, kuriem ir adaptīvās, aktīvās un vēl visādas kruīzes kontrolas un kāda tik vēl nedrošības sistēmas, tad šādā plūsmā vadītājs būtībā atpūšās, galvenais viņam neaizmigt. Ja viņš aizmigs, tad viņi droši vien arī šīs sistēmas pamodinās, bet tieši tas, ka mēs varam braukt bez bīstamajām situācijām. Tātad nejot uz apdzīšanu, nejot uz to, ka mums kaut kādā līkumā tur kāds baigs brauksies garām, kaut kur baigs skriest. To Skandināvijas plūsmu varbūt raksturo ātrums noteikti, jo viņiem ļoti daudzās vietās, arī vietās, kur ir tikai viena josla katrā virzienā. Atļautais ātrums ir 110. Un šādās vietās, tātad pie viņu vienmērīgās plūsmas negadījumi neveidojas. Tur ir 110. Tur nebrauc ļoti lēni. Mums vienmēr būs gudrnieks vai ne, kas brauks, vai tur sabīsies no vidējā ātruma kontrolas ierīcēm, vai ne, tur izteikti brauks ļoti lēnāk. Nē, to nevajag darīt. Vienkārši mums jāsaprot ir tas, ka tātad, ja vidējā ātruma kontrola mums nosaka šo 90, tad braucam ar 90, jāmet nost. Tāpat mums viss tur pielaidas, tad pāris kilometri vienā vai otrā virzienā uzreiz tāpat neviens sodu nesaņems. Tāpēc normāli braucot ar šo atļauto kustības ātrumu un maksimāli tiešām vienmērīgi braucot vienotā plūsmā, negadījumu skaits samazinās. Tu pieminēji šo te vienu no arī negadījumiem, kad ir nogurums un aizmigšana pie stūres. Miķel, pastāstīja, kādi tavā praksē ir šie te piemēri vai var kaut kā no tā izvairīties? Kas būtu jādara? Pamatā jau redz, lai nebūtu noguris, jāizdara viena vienkārša lieta, tas ir jāpaguļ. Ja, un ar to arī mainās uzreiz tas reakcijas laiks. Un viss, kā tu spēj izsakot lietām līdzi. Tu domā, jāpaguļ braukšanas laikā? Nē. Jāapstājās. Jāpaguļ, jā. Skatīt slaveno padomu laiku filmu 17 pavasara mirkļi, kad ir līdz guļ pie gaujas. Jā. 15 minūtes. Bet viss ir kafija, loks vaļā, skaļa mūzika, runāšanās ar draugiem, kolēģiem, kas tur brauc mašīnā. Tas var palīdzēt vai nevar? Jā, bet tomēr galvas smadzenēm tas darba resurss ir kāds viņš ir.
Ja, nu, tā kafija, ko viņi pātrinās sirdsdarbību, ātrāk tu skatīsies, ja, kas tur būs un ko tur. Bet tas ir īstermiņa kaut kāds tas ieguvums. Bet, ja skatās, teiksim, ilgākā laika periodā, tad tas to drošību neuzlabos. Ja, jo tur viens apdraudi sevi, ja, it īpaši, ja nobrauks no ceļa, kur visdrīzāk kurš būs cietis, tas pats pie stūres, kas ir autovadītājs, vai kāds, kas ir mašīnā. Labi, ka nobrauks no ceļa, nevis pretī. Jā, tieši tā. Tā kā, redz, šeit varbūt palīdzēs kaut kādas drošības sistēmas, bet, redz, jāatcerās, ka par tām drošības sistēmām varbūt arī nevajag būt tā kā pārāk pārliecinātam, jo, redz, var jau būt arī dažādas elektroniskas problēmas, kaut kas nestrādā, kaut kas, tā kā tu nevar pilnībā arī paļauties uz to, ka tā mašīna visu izdarīs tavā vietā. Bet, tā kā ir paredzēts, ka pie tomēr tai stūrei priekšā kāds sēž. Ja, un visvieglākais veids ir izgulēties. Noteikti, ja jūt, kad tiešām tas miegs nāk, un tur citu variantu nav. Bet cik daudz vajag šo beigu? Ne jau tu piestās malā un tagad, 2-3 stundas tur snaudīsi meža malā, vai ir kaut kāds tas 15-20 minūtes? Kāpēc ne? Arī, ja? Kāpēc 2-3 stundas ļoti labi? Tas ir, jo ilgāk var pagulēt, es teiktu, jo labāk. Protams, ir miega cikli, jā, kā tur, kad ilgi jābūt, varbūt nebūtu tas labākais brīdis. Bet to es dzirdēju vienkārši, ja tu ilgāk pa pusstundu guli, tad ir vēl švakāk, tad vēl nogurušāks nekā. Ir tas īstais tāds, pusstundu līdz pusstundai, tas saucamais power naps, jā, kad tu paguli tā kā, bet tas arī tomēr ir kaut kāds, savā ziņā īstermiņa variants. Varbūt, vēl pusstundu varēs nobraukt, ja pēc tam atkal tas miegs tomēr viņš nekur nepazudīs, jo tomēr tas ķermenis arī grib atpūsties. Tā kā, jo ilgāku laiku var pagulēt, jo labāk arī būs un drošāk būs tā braukšana. It īpaši, ja tiešām tur jābrauc, un mēs skatāmies, ka mums navigācija rāda vēl tur 200-300 km jābrauc, noteikti, ka vajag pagulēt. Jā, es šo esmu izmēģinājis un tiešām strādā. 23 minūtes pagulu un var braukt. Es pats esmu viens no tiem, kas manā profesijā es pakļautu šim riskam ļoti daudz tieši. Un arī braucot, teiksim, naktī no negadījuma vietām, it sevišķi, es pēc prakses teikšu, viss traģiskāk ir rītausmā braukt. Un tas strādā. 15-20 minūtes. Pabrauc kādu, ir ceļš, ka tiešām tie daudzie kilometri. Es biju vairākas reizes, bet konkrētās vietās, es zinu, kur esmu forši piestāt, vai ne, pagulēt uz lielajām šosejām, vai ne, un tu atkal vari turpināt šo ceļu. Bet, piemēram, šie boosteri ar kafiju, ar kaut ko tādu, vai ne, ir, kafija jau tas iedarbības cikls ir ļoti īslaicīgs. Tur pēc tam seko nākošais, vai ne, kad tieši liek uz miedzīgi. Un viena no lietām tiešām, kad mēs plānojam, vajag kādreiz nobraukt uz daudzos kilometrus. Ir kādreiz vajadzīgi, vajag nobraukt. Tad viena no būtiskām lietām ir neēst. Tad kaut ko varbūt uzkost nedaudz, bet tad kārtīgi nepieēsties. Jo mēs visi zinām, ka kārtīgi paēst, pēc tam velk uz miegu. Es kaut kur dzirdēju, ka, man liekas, ka tu pat stāstīji to, ka ir izanalizēts, ka kad iet tur pusdienu pauzi, kaut kādā ceļmalas kafejnīcā un pēc tam atgadās negadījumi, jo tu vienkārši aiziet. 30 km cikls saucamais ir, ka pēc populārām kafejnīcām uz lielām šosejām abos virzienos negadījumu skaits palielinās apmēram pēc šiem 30 km. Tas ir tas laiks, kad pirmkārt tas kafijas būs, pirmais ir pazudis, un otrais ir tagad kuņas pārņem varu pār smadzenēm. Tagad vienkārši. Cik skarbi. Tagad vienkārši, vai ne, ir, to jebkurš var izbaudīt, vai ne kārtīgi paēdam, atgriežamies darba vietā. Jā, nedodies darba vieta ir pie stūres. Tieši tā. Jā. Dažiem tā darba vieta ir pie stūres, un tas ir tas bīstamais brīdis, kad cilvēkiem ir jāpadomā. Starp citu, ir attiecībā uz šo tēmu arī privātu automobīļu vadītājiem noteikti rekomendētu iepazīties ar tādiem likumdošanas aktiem, kas attiecas uz profesionāliem vadītājiem. Tad noteikumi par šo darba režīmu, ADR konvencijas, kur tiešām ļoti daudz zinātnieki ir iesaistījušies, lai izstrādātu šo profesionālo vadītāju darba režīmu, šo ciklu, tad, cik var braukt, cik jāatpūšās, gan sākot no dienas griezuma, nedēļas griezuma, mēneša griezuma un tā tālāk. Un, ja cilvēks tiešām iepazīstas ar šiem vēlamajiem cikliem, cik tad mēs drīkstam braukt nepārtraukt, cik daudz mums ir obligāti jāatpūšās, cik stundas dienā mēs varam nobraukt. Varbūt daži piemēri. Tātad, nelieli.
Jebkurā gadījumā nebraukt ilgāk vienā piegājienā pa 4 stundām. Tas ir 100% noteikts. Un tātad starp šiem cikliem ievērot vismaz šīs 45 minūšu pauzes. Apstāties kādā foršā vietā, pastaigāties, apstaigāt automašīnu. Vēlams Nepieēsties vai nebetoties padzerties labi. Un uzturēt, tā, sevi šo dzīvīgumu kaut vai izkustēties, lai nav tas sasniegums ar vairākas stundas pusdienu pie autostūras. Tāpēc katrs īstenībā jau zina šo savu, kā viņš sevi var uzmundrināt. Tas var būt pie rādio nodziedās visu savu zināmo dziesmu repertuāru, vai ne, ir cits attaisīs logus, vai ne, dziedās skaļi. Bet tas ir tāds pēdējais brīdis, kā mēs vēl varam izturēt. Bet tiklīdz mēs jūtam, kad sāk šis saucamais sekundes miegs, stājamies malā un guļam. Kādas vēl varbūt ir tādi nosacīti sīkumi, kas tomēr var arī ietekmēt drošu braukšanu, tur kurpju izvēle, zandeles vasarā, mantas salonā, kāda ir jūsu praksē, vai tas traucē arī un ietekmē to braukšanu? Jebkurš traucēklis ir būtiski ietekmē braukšanu. Gan nērtas pozas, nepareizi noregulēts sēdeklis, tur gan apvirzieni varbūt pārāk tā uz guļu ieregulēts, vai ne, un tomēr šie pareizie uzstādījumi, pareizs apgaismojums, priekšmeti, kas nešūpojas gar priekšējo stiklu. Tie visi hipnozē var ievest, ja? Tur tie aizkrāmētie logi, piemēram, obligāti ierobežo redzamību, un aiz tā lāča, kas tur priekšējā stiklā ielicis, tur 5 gājēji var noslēpties. Skarbi, bet patiesība. Vai jebkurā uzmanība, kas būs novērsta no ceļa, ir bīstama un būtu jāizliec, tad mēs nedrīkstam runāt pa telefonu, tas ir skaidrs. Bet navigācija, mūzikas klausīšanās, sarunas ar salonā esošajiem, tās arī būtu jāizliec? Pirmais, kas būtu jāizliec, strīdēties automašīnā. Ne, tas vispār dzīvē nevajag strīdēties, man liekas. Tikai argumentēt. Jo viens no tādiem ir, nesaukšu vārdā, vai ne, bet arī pietiekuši populāriem cilvēkiem dzirdēts, vai ne. Tik līdz strīdas automašīnā stājamies malā kā piemēram. Pareizi taktika, jā. Jo tā agresijas izraisīšana, vai ne, tomēr tas ļoti smagi var ietekmēt. Es domāju, ka pa emocionālo stāvokli kolēģis labāk pastāstīs, vai nekā cilvēkiem ir. Pastāst, Miķel, par emocionālo stāvokli pie stūras. Redz, ja tomēr cilvēks, kad ir dusmīgāks par visām situācijām, kas varbūt kāds lēnāk brauc, kāds varbūt pagriezienu neparāda vai nogriežās kaut kā priekšā, uzreiz tā atbildes reakcija būs daudz agresīvāka, daudz nopietnāka, un tā lēmuma pieņemšana arī var būt izmainīta. Un tās briesmas varbūt neapzināties tajā brīdī tādas, kādas viņas varētu būt. Jā, tā tad varbūt apdzīst tur, kur nevajag. Jā, tā tad no vienas puses varbūt tā kā arī atriepties tam cilvēkam grib. Jā, teiksim, es te tagad skaties, es apdzīšu, es zinu, ka tev tas nepatīk, vai es ieskriešos ātrāk, tagad ātrāk līkumi, tā kā izņemšu, jā, kad tā tad varbūt tā atbildes reakcija vienkārši agresīva, un tas var izpausties tādā veidā, ka tas noved pie nedrošām situācijām. Bet jebkas novērš kaut kādā ziņā to uzmanību, vai tu klausies mūziku, vai audio grāmatu, vai skaties navigācijā, kur braukt, uzreiz sadalās tā uzmanība un ir potenciāli bīstama braukšanai. Bet, protams, es atceros, kā man arī, kad es pats man ir dažādas kategorijas pašam braukšanai, un kad pirmo B, kad kārtoju, tad es atceros, instruktors teica, ka braukšana pie stūres arī darbs. Tu brauc brīvajā laikā vai jebko, tas ir darbs, un tev tas uzdevums ir skatīties uz ceļu. Un redz, navigācija jau arī. Varbūt kaut ko izlec ding, ja tev paziņojums priekšā kaut kas ir, tu paskaties, izlasi, kas tur rakstīts, kam gatavoties, ja tā ir novēršanās. Atkal arī mūzika, varbūt kaut kas, tomēr vai tu dzirdi kaut ko, pamana kaut ko paskatīties. Redz, sarunas ar blakus mašīnā esošajiem, ir cilvēki, kas skatās, arī kas novēršās no ceļa, un skatās virsū cilvēkam, ar ko viņš runā. Tā ir novēršanās no ceļa. Es parasti pats par sevi
Man liekas, ka cilvēki domā, ka es varbūt esmu nekaunīgs, un viņi uz mani skatās runājot, un es skatos uz ceļa. Jā, bet tas ir, tas mērķis tomēr būtu, Kāpēc teiksim, redzēt? Jā, man tā sajūta parasti tāda ir. Bet ir, jebkurš tas, sīkums tomēr var kaut kā ietekmēt. Varbūt, ka, protams, lielākā daļā gadījumu nekas uz tā ceļa nemainīsies, ja pa to mirkli, kamēr novēršās. Bet var arī būt gadījums, kad mainīs. Tieši tā. Dzīvnieks izlec burtiski pāris sekundes un viss, un tu neko nevar vairs izdarīt. Jā, jo bremzēšanas ceļš jau ir kāds viņš ir. Jā. Man bija tā, ka man bija iesnes, un es braucu par Rīgu, un es, man liekas, kaut kāds 2 vai 3 reizes pēc kārtas šķaudīju, līdz ar to uzmanīgi tika novērsta, un priekšā kāds veids šo apgriezienu neatļautā vietā, viss sabremzējās, es tikmēr šķaudīju un iemaucu pakaļ. Tā gada. Tas gan ir tāds joks vairāk par tiem, kur sasnieguši 40 gadus, bet tādā brīdī, kad tāds raksturojošs lielums ir, tādā brīdī, lai labāk saskatītu ceļu, mēs nogriežam mūziku klusāk. Jā, šis arī strādā. Tāpēc tas ir jautājums par uzmanības sadalīšanu. Tad, ja mums to kairinātāji ir pārāk daudz un mēs gribam sakoncentrēt uz ceļu, mēs griežam mūziku klusāk. Jā. Ir tā jocīgi, bet tas strādā, vai ne? Tas viss ir par uzmanības sadalīšanu. Un, ja runājam piemēram par līdzbraucējiem un visiem pārējiem, arī pietiekoši daudz ir ceļotāja instrukcijas. Ka tas, kurš sēž pie stūres, viņa vienīgais uzdevums ir nenogalināt pārējos. Tas, kurš sēž blakus, tam ir jārūpējas par to, lai tas, kas stūrē, lai tas būtu nomodā. Vai ne? Tur piedāvā viņam arī kā DJam jāstrādā. Yeah. Toties tas, kas sēž aizmugurējā sēdekļa, vai ne? Tam ir jāsagatavo uzkodas, vai ne? Viņš var atpūsties, viņš var gulēt un visu kaut ko citu darīt. Bet, piemēram, tam, kas sēž blakus, viņam tiešām jārūpējas, lai tas stūrētājs būtu mošs. Un, jā. Līdzīgi kā lidmašīnās gandrīz vai. Tieši tā. Kopilotam jābūt gadījumā. Ja mēs nonākam pie tā, ka apskatāmies šo te mašīnu stāvokli, kas mums bieži vien ir uz ceļiem, diemžēl bēdīgs. Cik būtiski tas ietekmē drošību uz ceļa un pie kā mēs varam piestrādāt? Jāsaka tā, ka pētot tieši šos smagos ceļu satiksmes negadījumus, tur ir ļoti, ļoti būtisks viens faktors. Jau tikko ierodoties negadījuma vietā, man bieži vien ir skaidrs, kur tātad būs, piemēram, mirušais. Jo kā to var pateikt? Korozija, ja mēs redzam kaut ko brūnu, tad mašīnas plaisās. Tad ir skaidrs, ka visticamākais šajā automobilī būs bojā gājušais, jo tieši šīs rūsas pazīmes automobilī ir tas, kas visbūtiskāk samazina viņu drošības pakāpi negadījumā. Un bieži nāks arī kaut ko lasīt mēdījos, vai ne? Tur nelieši tehniskajā apskatē ar skrūvgriezni un caurumu grīdā izdūt. Ja tehniskajā apskatē tev kāds ar skrūvgriezni vai caurumu grīdā izdūt, priecājies, viņš izglāb tavu dzīvību. Tā mašīna pat taisno šrotu un tam līdzīgi, jo kas tur automobīli kopā negadījuma brīdī? Tātad tās ir šīs nesošās konstrukcijas. Grīda, sliekšņi, statnes. Tas ir tas, kas nodrošina, ka tas automobīls deformēsies tur, kur viņam ir jādeformējās. Nevis uz grīda izjūgs, rāmis izjūgs automobīliem. Nebūs vairs šīs kopā turēšanās. Un līdz ar to šī dzīvības zona vairs netiks saglabāta. Tātad ļoti, ļoti svarīgi ir šo dzīvības zonu saglabāt, lai tam cilvēkam būtu vieta, kur izdzīvot. Ja viņam tādas vietas nav, viņam nebūs ko darīt. Vienkārši konstatēs nav. Un viss. Jā. Jo pretējā gadījumā ir jābūt šai dzīvības zonai, kur cilvēks var izdzīvot. Un to var nodrošināt tikai šī drošā automobiļa konstrukcija. Tātad galā viņam jau paredzēts tā, ka riteņi, motors, bagāžas nodalījums, viss priekš, tas viss ir upurējams. Tas nav svarīgi. Motors var aizlidot grāvī riteņu uz otru pusi. Galvenais, lai paliek šī dzīvības zona. Pretējā gadījumā, mums nav kur izdzīvot. Nepilot viņus arī tā arī sauc tehniskā dzīvības zona. Tur arī strādā visas drošības sistēmas, tur arī strādā viss pārējais, kas ļauj cilvēkam izdzīvot. Tiklīdz automobils ir sarūsējis, tiklīdz ir šī novecošanās pazīmes. Viņš ārēji pat var būt baigs smukais, vai ne, uz krāsas kopā turēties. Tur uzpulēts un viss kā vajag. Bet tiklīdz viņam nav šīs pamatnes, tiklīdz ir rūsa,
nekāda drošība netiek garantēta. Miķel, tavā praksē ir bijuši šādi gadījumi, kad cilvēki ir neparūpējušies par autodrošību, un tas ir izraisījis smagas sekas? Redz, kā tas, kā jau minēja par to, kad tu atbrauc uzreiz redzi rūsu, varbūt tas pirmais moments nav īsti novērtēt, varbūt kādas tās mašīnas, kas un ko, bet tas, uz ko var skatīties, kā tās mašīnas ir novietotas, kā viņas kur atrodas, un var aptuveni jau paredzēt, kādi varētu būt tie ievainojumi, kas tam cilvēkam varētu būt. Jo mašīnas viņas tomēr locās līdzīgi, jā, ar domu, kad, ja viņš būs kaut ko izmests ārā, vai viņš joprojām vai kaut kur salonā viņš būs iespiests, ja tev saspiež kāju, jā, attiecīgi tu jau vari domāt par to, kas tur varētu būt, jā, šajā situācijā. Tā kā tur, varbūt īsti tāda medicīniska skatu punkta, vai arī pat pirmās palīdzības skatu punkta, tur tas auto stāvoklis varbūt tik daudz nemainīs, bet, varbūt, ko tas varētu mainīt, ir to, cik viegli varbūt cilvēki no tās mašīnas ir dabūt ārējā, viņš bezsamaņā, pieņemsim tās durvis, vai es tur varēšu dabūt vaļā, vai es tur nevarēšu dabūt vaļā, vai tā mašīna būs vairāk, tā teikt, salūzusi, atvērusies vaļā, ka viņu būs vieglāk dabūt, ka es to varēšu vispār izdarīt. Protams, drošākā mašīnām tur jau viss varbūt, ka būs vairāk saspiest, būs grūtāk to izdarīt. Vajadzēs tātad ugunsdzēsēju glābēju palīdzību. Bet ir kaut kādas tādas, ja mēs skatāmies ceļu satiksmes negadījumus, tādas kaut kādas standarta klasiskās traumas, kas ir visbiežāk un redzams avārijās. Biežākais jau krūškurvis ir īpaši tiem, kas ir piesprādzējušies, tad galvas nākamais, tad primāri jau vienmēr ir ceļu satiksmes negadījumos, par ko satraucās, tas ir mugurkauls. Ja? Mugurkauls, vēders, viss, ko mēs iekšā neredzam, piemēram, asiņošanas, ko mēs nevaram apturēt. Jo redz, lūzums jau kāja tur uz otru pusi, un mēs redzam, tā kāja tagad viņam ir traumēta, es centīšos to kāju pēc iespējas mazāk aiztikt, lai viņam nesāp, jā, lai tur būtu asiņošana mazāk un tā. Bet primāri jau mēs vienmēr gribam to mugurkaulu saglabāt, jo tas ir tas, kas var izraisīt tās paliekošās sekas. Tā tad, pa lielam tas arī ir. Viss, kas vēders, krūškurvis un muguri ir tas, kas tas biežākais. Mums pat nesen bija, diemžēl, tāds atgadījums, kur pēc avārijas cilvēks nevis sniedza pirmo palīdzību, bet filmēja, kā viss ir sadragāts un kāda posteža ir redzama. Cik svarīgas ir šīs sekundes un kas būtu jādara, ja mēs redzam, ka ir notikusi avārija, vai mums ir jāskrien palīgā, vai mums ir gluži vienkārši jāizsauc ātrie un jāgaida un nevajag tuvoties. Kas ir tās lietas, kas būtu jādara? Redz, kā glābšanas dienestiem jāzvan vienmēr. Jā, tā ir neatliekamā palīdzība. Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests parasti pietiek ar vienu zvanu 112. Un, redz, šī ir tāda, kā balansēšanas tāda spēle. Jā, ar domu, kad man it kā vajag no vienas puses ātrāk izsaukt, jā, lai ātrāk atbrauc profesionāļi, no otras puses atkal man ir ātrāk jāsniedz palīdzība. Tad šī ir tā lieta, kas mainās no situācijas uz situāciju. Ja, zvanīsim mēs vienmēr. Ja mēs sākam to zvanu, jau, piemēram, tuvojoties klāt, ja, protams, pirmais vienmēr jāzina, kur mēs atrodamies. Ja, tātad nosaucam vietu, kur mēs esam, un attiecīgi tad jau tiks sūtīti glābšanas dienesti, lai tad varētu to palīdzību sniegt. Un tad tikmēr, kamēr jau par to telefonu arī runājot, redz, piemēram, ja tur būs cietušie, tātad ugunsdzēsības glābšanas dienests ievāks savu informāciju, kas viņiem ir vajadzīga, un pēc tam to zvanu pāradresēs tālāk neatliekamai palīdzībai. Un tur jau attiecīgi mums jau ir iekšēji, iekšēji izstrādāta sistēma, ka mums ir ārsta konsultanti, kas tad var sniegt padomus pa telefonu, kā to pirmo palīdzību sniegt. Ja, tātad, ko mēs drīkstam kustināt, ko mēs nedrīkstam kustināt, uz ko mums būtu jāskatās. Ja viņi tātad ir izstrādāti algoritmi, kas viņiem ir priekšā, kur viņi pa klucīšiem iet cauri un uzdod jautājumus un saka, ko darīt. Nav tā, ka es neko nemāku, es labāk stāvēšu malā un neko nedarīšu. Tā arī nevajag darīt. Tā arī nevajag, jo mums likums saka, ka tas tomēr ir jādara. Jā. Es varu pakomentēt no malas, kādas izskatās, kuras es bijis arī negadījuma vietā, praktiski ļoti drīz gadījies tieši pēc šī notikšā negadījuma, ka es no malas redzēju, kā tas notiek. Tad cilvēks ar telefonu uz skaļo uzlikts runā otrā galā ar šo mediķi.
ka vienkārši ir tāda elpo, neelpo, kā elpo. Tur kādas skaņas no tā cilvēka nāk. Un tieši tas mediķis dod to instrukciju, ka jā, tu tādu novērtējiet to kopējo stāvokli, tādu pavēliet viņu tur uz sānu, nolieciet tādā un tādā stabilajā sānu guļā. Ne? Un tiešām redzēt, ka no malas skatoties, tam cilvēkam tie elpa ceļā atbrīvojas, un viņš sāk normāli elpot. Ka viņš tur neaizrijās, teiksim, ar saviem iekšējiem sekretēm un tā tālāk. Un tieši tas, ka kaut vai tas cilvēks neprot tur visas šīs manipulācijas, kaut vai šīs elementārās lietas, tās jau viņam arī tiek nodotas pa telefonu, kaut tāda šī informācija. Tāpēc ir ļoti svarīgi zvanīt momentāli, tik līdz ir redzams šis notikušais negadījums, jo galā ir arī no statistikas viedokļa vērtējot, jo ātrāk iesaistās, pirmkārt, jo ātrāk izsauc glābējus, jo viņi ātrāk ierodās, un tieši šīs dažas minūtes var būt bieži vien izšķirošas. Piemēram, arī par to pēdējo negadījumu runājot. 8 km attālumā bija slimnīca. Tad ierašanās laiks, 6 minūtes, cik viņam atbrauktu, vai ne, visām balkuguriem un vispārējo. Un tas ir tas laiks, kurā ir iespējams. Tur nebūs tā, ka viņš tur ātrie brauks ar pusstundu vai vēl zinu, cik ilgi. Varbūt viņi tur pat blakus kaut kas Viņa ir tur blakus. Tātad negadījums notiek dažu kilometru attālumā pēc būtības. Un tātad nokavējot pat dažas minūtes, vai ne, tas ļoti daudz ko var mainīt. Tad galā ir viens no tādiem ļoti labiem rādītājiem Latvijā. Ir tas, cik labi ir aprīkot mūsu glābēji un cik ātri viņi ierodās. Tad tas viens no tādiem tiešām ļoti labiem rādītājiem. Tādā skaitā arī es domāju, ka tā kopējā līkne, kā iet ar tiem visiem cietušiem, bojā gājušiem, ka viņi tomēr iet uz leju. Un ļoti liels nopelns ir mediķiem, glābējiem, kuriem tātad glābējiem aizvien labāk aparatūru. Viņi aizvien ātrāk to cilvēku dabū un atdod mediķiem. Mediķu darbība un mūsu tie cilvēki, kas ierodas negadījuma vietās, vai ne, viņi ir profesionāli. Tas viss veiktās darbības, visas manipulācijas, vai ne, kā tas viss tiek īstenots, vai ne, tā ir fantastika īstenībā. Un tāpēc ir svarīgi pēc iespējas ātrāk iedarbināt šo visu mehānismu, lai tas cilvēks no mirušā ailītes būtu pārvilkts uz cietušā ailīti. Tāpēc, un otra, protams, ir autoinženieri, vai ne? Ir tātad glābēji, kas to cilvēku saglābs, autoinženieri, katra nākamā auto paudze kļūst daudz drošāk. Jo vairāk ir šo jauno automobīļu satiksmē, jo izredzes izdzīvot ir lielāks. Ja mēs skatāmies uz bojā gājušajiem, tad 99% automobīļi būs vecāki par 5 gadiem. Tad tie automobīļi, kuros ir tie, nosacīti jaunie automobīļi, tajos pārsvarā izdzīvošie. Tātad, jā, skatoties pēdējos gadus, neviens autiņš, ar kuru kāds gājis bojā, nav bijis, kā sakot, jaunāks par 5 gadiem. Bet ir tādas vispār drošas mašīnas, kur nosacīt drošas, teiksim, ir tas, varbūt tas nav mīts, ka Volvo tu var tur, nezinu, nogāzt koku un maukt tālāk, un kaut kā ķīnieti pirmajā bedrē visu izskatīt. Koku nevajag gāzt, vajag automašīnu nodeformēties tā, lai tas, kas iekšā sēž, nedabūtu rieceni. Un jāsaka tā, ka ir ļoti daudz šie objektīvie rādītāji, dažādākie šie crash testi, kur ir ļoti plaši pieejama informācija, tātad, cik droši ir konkrētais automobīls. Un jāsaka tā, ka tas automobīls, kas 2000. sākumā dabūja 5 zvaigznes, tad tas automobīls, kā tur viņš būtu pilnībā jauns, šobrīd dabūt labākajā gadījumā 2. Wow, tāds brīdums. Tas uzlabojums, pareizi sakot, jaunajiem automobīļiem ir vienkārši fantastisks. Tad tas autiņš, ko mēs uzskatījām 2000. sākumā par drošu, tad tā konstrukcija no šī brīža skatu punkta vairs nebūtu nav droša. Labi, bet tas nozīmē, ka es tā kā jūtos nedroši braucot 5 gadus vecā mašīnā. Varbūt ne 5, bet 20 gadus vecā mašīna noteikti. Jā. Mēs nedroši, un ņemot vērā, ka mūsu autoparka vidējais vecums ir 14 gadi, nav tie droši automobīļi. Plus tātad ņemot vērā, ka mūsu visi ceļa apstākļi, sāls un pārējās lietas, kas ir uz ceļa, baigi veicina to rūstu. Un ļoti bieži ir tā, ka tas 10+ autiņš ir ar korozijas pazīmēm. Un tiklīdz tas skrūvgrieznis aiziet cauri grīdai, tā man ir ļoti, ļoti jādomā par to, kā es jūtos šajā automobilī.
Kāds no jums brauc ar BMW? Nē, okay. Par šo arī vajadzētu apskatīt, kā ir praksē, vai BMW vadītāji tik tiešām, mēs varam teikt, ka tur ir kaut kāda BMW diagnoze, vai nav tā? Parunāsim par statistiku atkal. Tātad BMW ir pats populārākais pirmais automobīls. Ko nopērk tā kā, jā. Un pārsvarā viņi nopērk 20 gadus vecu. 20 gadus veca automobīļa kombinācija ar pilnīgi nepieredzējušu vadītāju. Tur tās leģendas arī rodas. Tāpēc, jā, mūsu valstī tiešām šis BMW ir kā ļoti populārs pirmais automobīls. Būsim godīgi, tā ir forša mašīna. Ļoti dinamisks automobīls, pārsvarā ļoti labi aprīkots automobīls. Līdz ar to viņš varbūt tādu kulta status ir iegūst, zināmā mērā, jo jaunieši viņus pērk. Bet, ja mēs skatāmies piemēram uz citām valstīm, uz to pašu Vāciju, viņš arī ir prestižs auto, un tur pārsvarā tādi gados tādi jau pieredzējuši cilvēki izvēlās šos transporta līdzekļus, un pārsvarā, protams, viņi pērk jaunus, un tas ir, protams, viņam pavisam cita cena. Un pie mums viņš nonāk jau 20 gadus vecs, ka viņš viņš ir lēts automobīls. Bet, ja mēs jau 20 gadus vecs, vai pat vairāk, pat 30 gadus vecs BMW uz mūsu ceļiem redzam, tad ir vesela virkne automarku vai nenodzīvo tik ilgi. Arī fakts, jā. Tāds, kur klusu sēdz malā sarūst. Ja mēs noslēdzot šo epizodi, ja jūs varētu iedot tādus, varbūt pavisam vienkārši praktiskus ieteikumus, ko ik viens var izdarīt gan ar savu automašīnu, gan dodoties ceļā, gan arī, redzot kādu negadījumu, kas būtu jādara. Tad sāksim ar to, ka pirms dodamies ceļā, kas 3 lietas, ko izdarīt vai nedarīt. Pirmais ir pārliecināties par savu automobīļa tehnisko stāvokli. Tiešām, vai man viss vajadzīgais ir automobīlī, vai man ir tas pats 3 stūris, vai kaut kāds šis mirgojošais lukturs, kas papildus būtu ļoti vēlams, vai kaut man ir kabatas lukturīts līdzi. Ja naktī kaut kur iznāk braukt, tur, piemēram, kaut vai riteni mainīt, vai man ir veste. Vai es pats būšu drošs tajā brīdī, ja tiešām man nāksies apstāties uz ceļa. Otrs ir izplānot savu braucienu. Tātad, ja tiešām tas ir jābrauc tālāk, tad padomāt, kurā vietā es apstāšos, ko es darīšu, kā darīšu, lai viss nepieciešamais man būtu arī līdzi. Un uz ceļa saglabāt mieru. Ja ir kāds kretīns uz ceļa, tad kā viņš ir? Kāpēc man jākļūst par tādu pašu? Jā, viss šī stulbā uzvedība uz ceļa bieži vien ir lipīga. Saglabājam unitāti pret to. Viņš jau tā ieteikumu. Redz, tātad pirmais, viens tātad par mašīnu ir padomāts, par visām situācijām esam gatavi. Sākumā padomājam par sevi. Ja? Vai mēs esam izgulējušies, kā mēs jūtamies, tātad kāds ir tas mūsu, varbūt ne tikai sajūtas, bet arī kāds tas mūsu veselības stāvoklis ir. Ja es zinu, kad piemēram, man šis medikaments var ietekmēt kaut ko braukšanai, tad varbūt tomēr nebraukšu pēc viņa lietošanas. Ja? Tātad pirmais domājam par sevi. Un, redz, varbūt par to palīdzības sniegšanu, tas varbūt ne īsti pirms katras braukšanas reizes, bet, varbūt ik pa laikam tomēr pirmās palīdzības kursus iziet. Ja, tur gan ir teorētiskas lietas, praktiskas lietas, tātad, vismaz mācēs palīdzēt. Tajos nopietnākajos gadījumos, kas varētu būt tie ceļu satiksmes negadījumi. Un, tas trešais, es arī piekrītu saglabāt mieru braucot. Nestrīdēties. Jo tomēr ir tas lipīgums, ka tomēr dažreiz arī uz ceļiem ievērojis to, kad redz, tev ne tikai viens pabrauc ātri garām, bet kad veseli 3 rindiņā, kad viens pielīp tam pārējiem mastē, ja viņi brauc, kāpēc gan es nevarētu viņiem līdzi. Tā kā, saglabājam mieru, domājam par sevi un ja kas tomēr atkārtojam to apmācību. Paldies, kungi, par sarunu. Cerams, ka daudz jutīsies un brauks arī drošāks uz mūsu ceļiem. Viss mūsu epizodes skatieties tv3.lv, Spotify un YouTube kanālos, kā arī, protams, apmeklējiet Balta drošības akadēmiju, kur arī ir daudz citi noderīgi padomi. Un tiekamies nākamreiz.